16. nodaļa – Dievišķās un demoniskās dabas. Dieva augstākā personība sacīja: Baratas dēls, bezbailība, esamības šķīstīšana, garīgā izglītošanās, dāvanu došana, pašsavaldīšanās, ziedošana, vēdu apgūšana, askēze, vienkāršība, brīvība no vardarbības, patiesīgums, brīvība no dusmām, atsacīšanās, miers, brīvība no trūkuma meklēšanas citos, līdzjūtība pret visām dzīvajām būtnēm, brīvība no alkatības, laipnība, pazemība, stingra noteiktība, spēks, piedošana, drosme, tīrība, brīvība no skaudības un godkārši. Šīs ir svētu un ar dievišķu dabu apveltītu cilvēku pārpasaulīgās īpašības. Pritkas dēls, lepnums, augstprātība, iedomība, dusmas, bardzība un neziņa ir demoniskas dabas cilvēku īpašības. Pārpasaulīgās īpašības ved uz atbrīvu, bet demoniskās iekaļ važās. Nerazējies, pāndu dēls, tu no dzimšanas esi apveltīts ar dievišķām īpašībām. Pritkas dēls, pasaulē mīt divējādas būtnes, vienas ir dievišķas, bet otras ir demoniskas. Par dieviskajām īpašībām es tev nu pats sīk izstāstīju, tad klausies par demoniskajām. Dēmoni nezina, kas ir jādara un ko nedrīkst darīt. Viņiem nav ne tīrības, ne labas uzvedības, ne patiesīguma. Viņi apgalvo, ka pasaule ir šķietama, ka tai nav pamata un nav dieva, kas to vada. Viņi apgalvo, ka pasaule radījusi dzimumtieksmi un vienīgais tās cēlonis ir iekāra. Ar šādiem uzskatiem nesaprātīgie un pazudušie dēmoni dara kaitīgus un šausmīgus darbus, kas ved uz pasauli pretī bojājai. Dēmona, kurus vada nepiesātinām iekāra, lepnums, augstprātība, dzīvo maldos, vienmēr tiecas darīt nešķīstus darbus, piesaistās pārējošajām. Viņi uzskata, ka cilvēcei visvairāk nepieciešamas jutekliskas baudas. Līdz pašai nāvei viņi ir bezgalīgi noraizējušies, sapinušies 100 000 vēlmu tīklā, iegrimuši iekārē un dusmās. Viņi negodīgi krāja naudu, lai varētu baudīt. Demons domā, šodien man ir tik daudz bagātība, un man nodoms sola vēl vairāk. Tagad man pieder tik un tik daudz, bet nākotnē man būs vēl daudz, daudz vairāk. Šis cilvēks bija mans ienaidnieks, un es viņu nogalināju, un arī citus ienaidniekus es nogalināšu. Es esmu kungs pār visu un visu baudītājs. Es esmu pilnīgs, varens un laimīgs. Es esmu visbagātākais. Man visapkārt ir augstdzimuši radi. Neviens nav tik varens un laimīgs kā es. Es ziedošu, došu dāvanas, priecāšos, lūk, kā domā neziņas maldināts cilvēks. Dažādu raižu maldināti, malnu tīklos sapinušies, viņi pār lieku pieķeras jutekliskām baudām un nonāk ellē. Vienmēr pašapmierināti un nekaunīgi. Bagātības un viltus lepnumu maldināti, viņi dažkārt izskata pēc augstprātīgi ziedo, neievērojot nekādus likumus un ierobežojumus. Neīstā es spēka, lepnumu, iekāras un dusmu maldināti, dēmoni apskauž Dieva augstāko personību, kas mājo viņu un citu ķermeņos. Viņa zainmo, īsteno reliģiju. Kaudīgos un ļaunos, zemākos no cilvēkiem, es uz mūžīgiem laikiem iemetu materiālās esamības okeānā, dažādos demoniskos dzīves veidos. Kuntī dēls atkal un atkal piedzimstot, demoniskos dzīvības veidoši, šādi cilvēki nekad nevēršas pie manis, pamazām viņi nogrimst līdz pašiem atbaidošākajiem esamības veidiem. Treji vārti ved uz elli, iekāra, dusmas un alkatība. Ikvienam saprātīgam cilvēkam jāatbrīvojās no šīm īpašībām, jo tās ved dvēseli pagrimumā. Kuntī dēls, kas izglābsies no šiem trejiem elles vārtiem, tas iet pretīm pašapjēgai un pakāpeniski sasniedz augstāko mērķi, kas neievēro rakstu norādījumus un rīkojas pēc savām iegrinām. Tas nesasniedz ne pilnību, ne laimi, ne augstāko mērķi. No raksta norādījumiem jāsaprot, kas ir jādara un kas nav jādara. Zinot šos likumus un ierobežojumus, jārīkojas tā, lai pakāpeniski pilnveidotos.